vīrišķais ir tas, kas ir saistīts ar ideiskumu, kas nāk, teiksim, jauni ieviesējs un vispārējais, un sievišķais ir saistīts ar stabilitāti un saglabāšanu. Ja, tad vīrietis nāk kaut ko mainīt, sieviete nāk kaut ko saglabāt šeit, lai nemainītos no otras puses. Ja, sanāk. Un tad pa vidu rodās tā savai sinerģija vai sadarbības spēja, vai kā mēs teiksim, kompromiss, ja, pa vidu, ja, ko mēs varam saukt par attiecībām. Tādā veidā. Un tad vīrišķais ar sievišķo vienojās, jo priekš kam sieviete vēlas saglabāt, sievietes teiksim, pirmais tas mudinātājs vai iemesls viņas eksistencē ir dzīvības saglabāšana. Vajadzētu tā būt, ja? Šodien mēs zinām, ka sievietes ir tādas, kas atņem dzīvību, visādi mēdot, ja? Tur, nezinu, kara apstākļi, tur vēl kaut kas, ja? Un tādā garā. Un arī citreiz pat ikdienā komunikācijā, attiecībās mēdz būt situācijas, kur sievietes var būt agresīvas arī un visādi citādi, ja? Tā kā, kas ir tā kā vērts pret dzīvības saglabāšanu. Ja? Jo pārsvarā mums zinām, ka tas aktīvais pirmsākums būtu jābūt tam vīrišķajam, tam agresīvajam, ja? Vai aktīvajam, vai tam, kurš kaut ko tur cenšas mainīt. Ja? Agresija tās ir izmaiņas pastāvīgas. Ja? Un attiecīgi, ja mēs šīs te lietiņas tā saliekam, saprotam, tas tāds kopsavilkums. Protams, tur, lai saprastu, kā to visu piemērot uz attiecībām, uz dzīvi, uz ikdienu, uz visu pārējo, ja, tad ir nepieciešams izskatīt daudz dažādas piemērus, un tikai tad laika gaitā tas mums saliekas kopā galvā, kā tad ir jāuzvedas vīrietim, kā jāuzvedas sievietei, lai būtu tā izaugsme, attīstība un dzīvības saglabāšana vienlaicīgi notiktu, ja. Bet saka, kā tomēr ir ar to, ka tagad arī tāds populārs koncepts, un es arī viņu kaut kā diezgan redzu darbīgu, ka mūsos arī ir abas šīs polaritātes arī mūsos ir iekšā, gan šis vīrišķais, gan sievišķais, pat neatkarīgi no mūsu ķermeņa, no dzimuma, un ar to visu saistīto, kā tu šo redzi? Jā, tas ir pavisam vienkārši, jo, protams, mums katram ir gan māte, gan tēvs bijis, un katrs ieliek iekšā daļu no sava genofonda, ja, no genoma, ja, kur ir konkrētas pieredzes, uzvedības normas un daudz kas cits bijis. Te ir jautājums par to, par audzināšanas procesu noticis, cik daudz ir ielikts iekšā sievišķais vai vīrišķais. Tad jāpieskaras vēl tādai tēmai, ka šodien vīrieši, diemžēl, ir vairāk sievišķīgi nekā pašas sievietes. Tā ir mans konkrēts personīgs novērtējums, ja, ka vīriešos šodien ir vairāk sievišķības nekā pašās sievietēs. Šodien, ja? Es nerunāju par ārējo izskatu, bet tas saistīts tieši ar uzvedību, ar nostāju, ar kaut kādām attieksmēm, ar kaut kādu formātu komunikācijā, ar kaut kādiem principu ievērošanu vai neievērošanu dzīvē un tā tālāk. Ja? Tā kā tas viss liecina par to, manā skatījumā, ka mums audzināšana jau ir, teiksim tā, bišķiņ pieklibo, ir pretdabiska audzināšana.